Labvakar, RTV skatītāji! Nu jau piektdienas vakars ir klāt un tiekamies kā ierasts šajā laikā raidījumā Vidzemē runā. Pēdējo dienu laikā vairāk iedzīvotāji Valmierā un Jelgavā ir konstatējuši, ka no dzīvokļa nakts laikā pazudusi nauda, dators un citas vērtīgas lietas. Šādi gadījumi, kad zagļi naktīs apzog neaizslēgtus dzīvokļus, valsts policijas redzeslokā nonāk ik pa laikam. Tāpēc kārtībsargi aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neaizmirst parūpēties par sava īpašuma drošību. Daudz dzīvokļu mājas zagļi mēdz apstaigāt tieši nakts laikā, pārbaudot, kuros dzīvokļos durvis nav aizslēgtas. Statistika liecina, ka aptuveni 25% zādzību notiek, zagļiem iekļūstot tieši pa neaizslēgtām durvīm. Visbiežāk ir gadījumi, kad zagļu klātbūtni iedzīvotāji naktīs nemaz nav manījuši un tikai no rīta konstatē, ka pazudusi nauda, soma, maks, dators un citas vērtīgas lietas. Es varu apstiprināt to, ka šāda problēma ir, viņa ir visā Latvijā, un bieži vien, kā praksa tomēr rāda, ka cilvēku šī pati neuzmanība ļoti bieži vien ir bijusi par iemeslu tam, ka šis dzīvoklis arī ticis ir apzagts. Pēdējie gadījumi šobrīd ir konstatēti Jelgavas pusē, bet es saku, tas ir pie mūsdienu mobilās pārvietošanās, tas var tikpat labi arī būt nākamajā dienā Liepājā, tajā pašā dienā Valmierā, Daugavpilī. Tā kā visu laiku ir jābūt nomodā, visu laiku ir jābūt, kā saka, jāuzmana pašiem savus īpašums, un tad arī šīs zādzības, protams, būs mazāk, ja šiem zagļiem šīs iespējas tiks sarežģītas. Pats vienkāršākais, ar ko sākt, vienmēr aizslēgt dzīvokļu durvis. Ne tikai naktīs, bet, kā uzsver kārtībsargi, arī dienas laikā. Valsts policijas pieredze liecina, ka zagļi izmanto arī tādus brīžus, kad cilvēks no dzīvokļa iziet vienas dažām minūtēm. Vēl būtiski domāt, kur vērtīgās mantas noliekam. Automašīnas atslēgas, makus, somas nav ieteicams atstāt koridoros tuvu pie dzīvokļu durvīm. Pirmā stāva iedzīvotājiem svarīgi rūpēties arī par to, lai balkona durvis un logi vienmēr būtu cieti. Kārtībsargi gan stāsta, ka vismaz savulaik zagļi izmantoja arī kāpnes. Tātad iekļūšana 2., 3. stāva balkonos viņiem nesagādāja grūtības. Protams, ja ir vairāk finansiālie līdzekļi, var piesaistīt apsardzes kompānijas, uzlikt dzīvoklim signalizāciju, var spēcīgāks durvis, teiksim, metāla durvis, koku durvju vietā uzlikt, var spēcīgāks slēdenis uzlikt. Arī tādas lietas ir iespējams, bet to katrs izvērtē pats, ņemot vērā finansiālo stāvokli, pārējos apstākļus. Vēl ir, kas ir šobrīd arī ļoti labi pieejams, ir šīs atstiņas durvīs, kas ir iebūvētas, ja, kur var paskatīties, kas ir atnācis ciemos. Arī šīm atstiņām ir iespējams piemontēt, iebūvēt ar kameru, kas ieraksta arī, teiksim, kas tur pa cilvēkiem ir nākuši un staigājuši. Un gadījumā, ja ir šī vajadzība, ka kāds dzīvoklis ir apzagts, tad arī, protams, ja kaimiņam ir šāda atstiņa, ir ļoti vērtīga informācija, policija var iegūt. Lai arī lielākajā daļā daudzdzīvokļu namu kāpņu telpu ir slēdzamas vai tā saucamās kodu durvis, kā redzam, ne visur tās strādā. Un tas nozīmē, ka zagļiem šajos namos ir daudz vienkāršāk iekļūt. Jā, arī parādās kaut kādas svešas personas šajā kāpņu telpā, ko iedzīvotāji paši nepazīst īsti. Tad arī uzreiz varbūt nebaidīties ziņot, varbūt policijai liekas kaut kāds aizdomīgs tur staigā un nemāk īsti paskaidrot, kāpēc viņš šajā kāpņu telpā ir. Un policija var aizbraukt un pārbaudīt šo informāciju. Ir bijuši, protams, gadījumi, kad arī cilvēki ziņo par kaut kādiem iespējamām nelikumībām. Policija aizbrauc uz vietas un tā rezultātā pat šeit ir sanācis atklāt noziegumu. Tā kā es iedrošinātu cilvēkus tiešām nebaidīties, varbūt liekreiz uzzvanīt, policija aizbrauks pārbaudīs. Varbūt, kad, kas saka, izdodas kādu neģēlu atklāt.
Ja pie daudzdzīvokļu namiem ir dalīti vākto atkritumu konteineru stiklam, papīram un plastmasai, tad privātmāju iedzīvotājiem ar sašķirotajiem atkritumiem līdz šim bija jādodas uz īpašām vietām pilsētā, kur tad atrodam šie konteineri. Nereti tādi punkti ir privātmāju kvartālos, bet uzņēmums ZOO ievieš dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu privātmājās, kas ir bez maksas. Atkrituma apsaimniekotājs Sijā ZOO līdz ar šī gada sākumu piedāvā iespēju individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanu privātmājās. Pagaidām gan šis pakalpojums pieejams 6 pilsētās – Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas, Smiltenes un Saulkrastu pilsētu administratīvajās teritorijās, kas ir šobrīd Latvijā plašākais apdzīvoto vietu pārklājums. Privātmājās tātad ir sadzīves atkritumu konteiners pats par sevi, un papildus ir iespējams dabūt konteineru iepakojumam ar dzeltenu vāku, tā būs tā atšķirības zīme, kurā liekam iekšā kopā gan kartonus, gan papīrus, gan polimērus, gan metālus. Tad šie atkritumi veidi liekās kopā tādēļ, ka viņi viens otru nesabojā un jāpāršķiro mums ir tik un tā viņi. Un otrs konteiners, tad būs pavisam mājās 3 konteineri, otrs konteiners ir ar melnu vāku, un tajā mēs liekam tikai vienīgi stikla pudeles un burkas. Un klientiem slēdzot līgumu, arī līguma pielikumā, viņi nevajag satraukties par to, ka nezināšu, ko tur likt, ko nelikt. Līguma pielikumā ir aprakstīts, kas tad ir šķirojami atkritumi un kas nav, kas kurā konteinerā tad arī ir jāliek. Arī līdz šim privātmāju iedzīvotāji varēja šķirot atkritumus, izmantojot ekosomus vai tos aizgādājot līdz tuvākajam ekopunktam vai laukumam. Tāpat pirms šī pakalpojuma ieviešanas ZOO veidotajā aptaujā tika noskaidrots, ka aptuveni 80% iedzīvotāju šķirotu atkritumus, ja to savākšanas vietas būtu ērtāk pieejamas. Uz tā balstoties arī tapis šāds risinājums. Tas, kas atšķirās no iepriekšējā šīs individuālās dalītu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, ir tas, ka konteineru lietošana abiem 2 konteineriem ir bez maksas, un ja konteinerā tiek mesti tie atkritumi, kas ir līguma pielikumā minēti, tātad dalīti vākti, šķirotie atkritumi, tad arī pati apsaimniekošana, arī konteineru tukšošana ir bez maksas pakalpojums. Jābrīdina, ka vienīgs maksājums ir par konteineru piegādi. Iedzīvotājiem ērtas atkrituma apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas mērķis ir iesaistīts šķiroto atkritumu nodošanā vismaz 70% no šo teritoriju iedzīvotājiem. Noteikti daudziem iedzīvotājiem būs pārsteigums, kas neko nav šķirojuši. Jau varu tagad teikt, ka viņiem būs pārsteigums, kad viņi to sāks darīt, cik daudz var nošķirot. Jo, ja sākumā cilvēkiem, kas to nav darījuši, liekas, ka tas ir sarežģīti un kad viņš nesaprot, ko un kas tur jādara ir, man jau nekā nav un visādas atrunas ir dzirdētas, tad man nav kur likt, man nav ar ko aizvest, man nav laika, tad šī ir tā iespēja, kad pakalpojums ir pieejams, ērts. Jāsaka gan tikai, ka tajās pilsētās patreiz šajā pirmajā posmā tas ir, cerēsim, ka mēs varēsim diezgan ātri arī viņu attīstīt tālāk. Līdz ar to iedzīvotājiem pašam ir jāsako līdzi savam atkritumu izvešanas grafikam, jo, ja lielākā daļa atkritumu var tikt šķiroti un izmesti tam atbilstošajā konteinerā, tad samazināsies sadzīves atkritumu daudzums un tos varēs izvest retāk, kas attiecīgi arī samazinās maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Tas, kas mums ir pārsteigams jau šīs pirmās 3 dienas, kad ir parādījušies sociālos tīklos, ir informācija par pakalpojumu pieejamību. Mums tiešām ir patīkami pārsteigti esam par to, ka cik daudz iedzīvotāji pievērš tam uzmanību, jo, ja es atceros, 2005. gadā mums bija jāpārliecina, priekš kam tas vajadzīgs, jo iedzīvotājiem bija argumenti, jums to vajag, jūs to arī darat, tad par to vispār vairs nav jārunā. Paši cilvēki ir sapratuši, ka gan iet runa par vidi, par resursiem, gan arī ir sapratuši, cik tas pašiem ir izdevīgi. To ir sapratis arī Valmieras iedzīvotājs Mārtiņš Larinovs. Viņš šķiro atkritumus jau vairākus gadus un iepriekš apmeklēja gan ekopunktus, gan izmantoja maksas pakalpojumu šķiroto atkritumu apsaimniekošanā. Viņš varēs tos gan ērtāk izmest, gan ietaupīt. Manā ikdienā pa lielam nemainīsies nekas. Es tāpat šķirošu stikla atsevišķi, vieglo iepakojumu atsevišķi. Ko ZOO piedāvā, tad tie būs. Tagad stiklam būs arī tāds pats konteiners, kāds ir vieglam iepakojumam, tātad plasmasas 240 litrīgs konteiners.
Un tagad, tad man nāks klāt vēl viens konteiners. Ja man tagad ir viens konteiners sadzīves atkritumiem, viens viegluma iepakojumam, tad tagad man nāk 3. konteiners klāt stikla iepakojumam. Tāpat tās izvešana bez maksas, cik es saprotu, tāpat tās turpināsim visu šķirot. Padarot ērtāku atkritumu šķirošanas sistēmu, ZAO tuvinās arī Eiropas regulu izpildei, proti mazinot apglabājumo atkritumu daudzumu poligonos un pēc iespējas vairāk pārstrādē derīgu materiālu atgriezt apritē jaunu materiālu ražošanā. Šī domāšana arī ir motivācija iedzīvotājiem šķirot atkritumus. Šķirojas tāpēc, ka man pat šī šķirošanas ideja ir ļoti simpātiska. Gan no šī vidas aspekta, gan no šī ekonomiskā aspekta. Un, kā jau tas visiem zināms, tad šķirojot, mēs mazāk radām šos sadzīves atkritumus, par kuriem mums ir jāmaksā, lai viņus savākt. Savukārt šķirojuma atkritumi, jeb dalīti vāktie atkritumi, ir tie, par kuriem viņus nododot mēs nemaksājam. Un līdz ar to viņi nenonāk poligonos, mēs no viņiem ražojam jaunas preces un lietas. No stikla mēs ražojam atkal stiklu, no papīra un tā tālāk. Tas tāds aprits cikls, kas man ir ļoti simpātisks un kur es arī atbalstu. Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājiem ir jābūt ZAO klientam, kuram ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Konteineru šķirotajiem atkritumiem tiks nodota lietošanā un tukšoti bez maksas. Svētdien 20. janvārī visā Latvijā atzīmēs 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu, bet tai veltīti pasākumi sākušies jau šodien. Cēsīs 9. klašu skolēni šodien veic dažādus uzdevumus pasākumā atslēgas vārdu 1991. gada barikādēm. Cēsu vēstures un mākslas muzejs ir apņēmies jauniešiem par vēsturi stāstīt interesantā, saistošā veidā un ļaujot spēlēties ar to. Un viena no spēlēm, kas ir vienlaikus arī jauniešu mājas darbs, ir atnest uz šo te Cēsu jauno pili, uz muzeju, tātad atslēgas vārdus barikādēm. Un tāpēc arī mēs dosimies noskaidrot, kādi tad ir barikāžu atslēgas vārdi. 9. klašu skolēni no Cēsu un Raunas novadiem izpilda vairākus uzdevumus. Šobrīd norit darbs pie dzejoļu rakstīšanas, kas pat varētu teikt, ka savā veidā ir trešās atmodas inscenējums. Mēs vēl domājam, bet es stāvu augstajā salā Brīvības pieminekļa malā. Tā, mēs vēl domājam. Vēl nav skaidrs zināms, ka tas būs īstais. Kas ir tie atslēgas vārdi? Kur ir jūsu mājas darbs? Mums ir Brīvība, Rīga, PSRS, 1991. gads. Jā, neatceros tagad žietas, kas mums vēl rakstīts. Kur jūs ņēmāt tos atslēgas vārdus? Vai jūs skolā par to pirms tam runājāt? Jā, mēs runājam par to, kas mums asociējas ar barikādēm. Man abi divi vectētiņi sargāja radio, un mamma stāstīja, kā skatījās pa televīziju un kā uztraucās par savu tēti. Un mans tētis vēl bija pavisam maziņš, kad tas notika. Viņš teica, viņš neko neatcerās. Mēs paņēmām saukļus no plakātiem, ko viņi turēja. Tad, ja manuprāt, tie ir tas, ko viņus raksturo arī barikādu cilvēku saukļi, viņu domas. Kur jūs tādus plakātus ņēmāt? Mēs internetā ierakstījām. Jā, mums mācību grāmata arī ir attēlu interesanti. Tad, principā, no tiem attēliem vislabāk saprast, kas tur ir bijis, jā? Jā, bet tu redzi gan tos plakātus un sauksni, arī cilvēku sejas, kas tur bija. Labi, paskatīsimies, ko jūs esat sarakstījuši uz tās kastes. Mums ir brīvība, uz neatkarību, esam vienoti Latvijai, ieročus nost, mans zelts ir mana tauta un vēl cīņa nav galā. Jaunieši stāsta skolā, skatās dokumentālās filmas, klausās barikāžu laika mūziku un apskata plakātus. Raunas vidusskolas skolnieci atzīst, ka vislabāk atmiņā paliek informācija, ko skolēni paši apkopo infografikos. Cēsu jaunās pamatskolas skolotājs Ivo Roda ir viens no skolotājiem, kurš ikdienu piedomā par to, lai mācību stundās nebūtu garlaicīgi. Daudz uzdevumu izpildē jaunieši izmantojot tehnoloģijas, kā arī līdzīgi kā šodien, spēles veidā izceļ būtisko. Tā būs ļoti skaista barikāžu siena, kuru mēs iemūžināsim un noteikti jūs šo sienu redzēsiet fotogrāfijās vēl vairākus gadus uz priekšu dažādās avīzēs un plakātos un izstādēs, un šo sienu būsiet radījuši šodien jūs. Es domāju,
Jauniešiem par barikādēm būtu jāatcerās tas, ka tas ir bijis ļoti nozīmīgs posms mūsu tautas vēsturē, mūsu tautas atmoda. Jāsaka, tā savā ziņā arī nevardarbīgās pretošanās tāds paraugs. Daudzi jaunieši mūsdienās, viņiem varbūt vecāki ir piedalījušies vai vecvecāki piedalījušies barikādēs. Tas ir salīdzinoši nesens posms, bet ļoti daudz, kas par šiem 30, 28 gadiem, pareizāk sakot, ir mainījies. Zināšana līmenis diezgan augsts par barikāžu norises laiku. Varbūt tādēļ, ka muzejs šādu pasākumu rīko katru gadu un tas tomēr tiek atgādināts visu laiku. Bet arī jūtams tāds diezgan liels patriotisms gaisā un šie moto un saukļi un četrīnas, ko jaunieši veido par barikāžu laiku, ir tiešām tādi uzmundrinoši, kā piemēram, jūs varat atņemt mūsu zemi, bet jūs nevarat atņemt mūsu brīvību, vai arī mēs krīti, celies, nepadodies un tā tālāk. Tas nozīmē, ka arī šajā laikā šī pretošanās kustības, nevardarbīgās pretošanās kustības ideja jauniešos nav pazudus, viņi to saprot, un es ticu, ka pie vajadzības viņi ir gatavi iet un atkārtot to pašu. Par brīvību mēs krītīsim līdz brīvības iegūsim. Augstums mūs nebiedē, prieku iesim nākotnē. Karogus mēs pacelsim un ugunskurus iekursim, sarkam balts sarkanais stāsim mūsu krāsas. Yes. Valmierā no šodienas līdz svētdienai notiek starptautiskais ziemas mūzikas festivāls, kura koncertos šoreiz izskanēs Baltijas un Ziemeļvalstu mūzika. Festivāla devīze ir sadosim rokas, sasiesim sirdis mūzikā. Ne tikai Latvija, bet arī Lietuva un Igaunija atzīmē valsts dibināšanas 100. gada dienu, un Baltijas valstis un Ziemeļvalstis vieno kultūrvēsturiskās, politiskās un ekonomiskās saites. Un, lai svinētu neatkarību un stiprinātu sadarbību, arī festivālā uzsvars ir likts uz kopā būšanu. Festivāla noslēgums gaidāms 20. janvārī svētdien, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skanēs koncerts Sadosim rokas, sasiesim sirdis mūzikā. Uzstājoties Valmieras mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņiem un pedagogiem, Rīgā tiks ieskandināta Valmieras mūzikas skolas 100 gadu jubileja, kas tiks svinēta 2020. gadā. Aizvadītais gads Madonas novadā iezīmējies nevien ar jauniešu aktivitātēm, nesot jauniešu galvaspilsētas titulu, bet arī ar veselības projektu, kura ietvaros skrien, vingro un mācās veselīgu uzturu pamatprincipus teju visi madonieši. Par projektu aktivitātēm, kurās līdz šim iesaistījušies jau vairāk nekā 9000 novada iedzīvotāji, stāstīsim turpinājumā. Lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, Madonā kopš 2017. gada vasaras tiek īstenots vērienīgs Eiropas Savienības fonda veselības projekts. Tā ietvaros visiem novada iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, lekcijas, nodarbības, kas vērā ņemam ietekmē cilvēku veselības paradumu maiņu. Tiek piedāvāti dažādi bezmaksas pasākumi visai sabiedrībai, sākot no bērniem līdz senioriem. Veselības nedēļas izglītības iestādēs, veselības dienas pagastos, nometnes bērniem, pensionāru konferences, lekciju kursi un tāpat arī ārpustelpu nodarbību cikli kā skriešana, nūjošana, riteņbraukšana, īstenots 2018. gadā skrējiens apkārt Madonai un arī vingrošanas nodarbību cikli. Kā liecina statistika, tieši vingrošanas nodarbības ir viena no kuplāk apmeklētajām aktivitātēm, nereti pagasta sporta zālē sapulcējot pat teju 100 sportot gribētājus. Ieinteresētība ir ļoti liela. Pirmajam ciklam bija vislielākā patiesībā. Turpat bija 70, pat 90 Praulēnas pagastā dalībnieki, kas ieradās uz nodarbībām. Cilvēkiem patīk, cilvēkiem gribās izkustēties. Viena liela daļa no cilvēkiem, kas jau nāk pie manis arī poliklinikā uz nodarbībām, nāk arī šeit, apbraukā gandrīz visus pagastus, vismaz madoniešu tuvākos apkārtni, gan Kusu, gan Praulienu. Kalsnavas pagastā šeit arī ļoti liela aktivitāte ir no iedzīvotājiem un ļoti daudz izsaka arī vēlmi vingrot turpmāk. Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka strādāja darba, kas ir sēdošs pie galda un vakarā noteikti vajag kaut ko kustēties. Mums vajadzētu nepārtraukti tādas nodarbības. Vai piedāvājums vispār sporta aktivitātēm un aktīvam dzīvesveidam ir pietiekams? Kalsnavā ir noteikti ļoti pietiekams. Kalsnavā ir ļoti lielas izvēles visiem vecumiem, visiem veidiem.
Un šeit lielais paldies aktīvajiem Kalsnavas jauniešiem, ar kuru gādību Kalsnavā īstenota virkne vērienīgu projektu, tostarp aktivitātes lielā veselības projekta ietvaros. Mūsu vadmotīvs un mērķis, ko mēs gribam cilvēkiem sniegt, ka katram pašam ir jādomā par savu veselību. Neviens cits savā vietā to nedomās, un mēs cenšamies piedāvāt daudz dažādas kvalitatīvas aktivitātes gan pieaugušiem, gan bērniem. Ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Kalsnavas pamatskolu, ar Kalsnavas bērnu dārzu, piedāvājam veselības nedēļas izglītības iestādēs, vedam bērnus uz baseinu, vedam daudz dažādus lektorus, veselīgu uzturu meistarklases, jo par veselīgu uzturu jāsāk domāt jau no mazotnes. Tās ir tātad dažādas veselīgas uzkodas un vispārējais, ko katrs bērns ikdienā var lietot. Tikpat plašs spektrs aktivitāšu Kalsnavā sarūpēts arī pieaugušajiem, tostarp tikšanās ar zinošiem un pieprasītiem dažādu jomu speciālistiem. Varbūt uz Rīgu nesanāk visiem aizbraukt, tad mēs mēģinām vest tos lektorus uz šejieni, lai cilvēki var viņus dzirdēt un smelties dažādās zināšanas par veselību. Tuvākais nākamais lektors būs Anna Steina, kas stāstīs par labizjūtu, kad katram ir jādomā par savu labizjūtu un nevajag sadegt darbā, bet vajag darbu prasa savienot ar atpūtu. Veselības projekta ietvaros norganizēta plaši apmeklēta senioru veselības konference Madonā, izdzīvota labo sajūtu diena Vestienā, kas ļāva uz sevi un pasauli paraudzīties pavisam no cita rakursa, noskriets tautas skrējiens apkārt Madonai un īstenota virkne daudz un dažādu aktivitāšu. Līdz šim veiksmīgi īstenoti jau 222 slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi. To pašvaldība ir paveikusi sadarbojoties ar 9 nodarbību vadītājiem, 16 biedrībām un 3 uzņēmumiem. Mērķi ir sasniegti un plāns ir izpildīts. Protams, turpināsim tad aktīvi sportot, vingrot un domāt par veselīgu dzīvesveidu. Kaus ar madoniešu cilvēks tikai pats var parūpēties par sevi, nolikt malā slinkumu un izmantot savai veselībai un labsajūtai projektā piedāvātās iespējas. Kustība ir dzīvība, ar to arī viss ir pateikts punkts. Jo bez kustības mēs neesam nekas. Un, ir tāds teiciens, ja būtu kustības medikamentu formā, tās būtu pirktākās zāles pasaulē. Tādu nav, tāpēc ir jākustās. Jāpiebilst, ka projekts turpināsies arī 2019. gadā. Uz doto brīdi Eiropas Savienības fondu finansētās aktivitātes izmantojuši jau vairāk kā 9200 Madonas nodiedzīvotāju. Ar šo stāstu no jums arī šovakar atvados un novēlu patīkamu vakaru kopā ar kanālu RTV. Visu labu! Pazudis. 22. decembrī no mājām pazuda Džeka Rasela terjers maza auguma puika. Pastāv iespēja, ka Nigi ir pieņemts kādā privātmājām attālākā lauku sētā. Atradējām atlīdzība 500 eiro. Ja varat sniegt kādu informāciju, zvaniet pa tālruņiem 206 77 042 vai 266 88 928, 206 77 042 vai 266 88 928. 19. janvārī 2016. Kocēnu kultūras namā barikāžu laika dziesmas un atmiņas kopā ar dziedātāju Ievu Akurāteri, Leonu Sējānu un Matīsu Akurāteru. Ieeja koncertā bez maksas. Valmieras dzīvnieku patversmē nonākuši 2 gados jauni suņi, meitene un puika. 8 bija pieklīduši kādā mājā ar amatā un patversmē gaida savus saimniekus. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 6423 2093 vai 2923 0307. Naktī mākoņains laiks, Vidzemes centrālajos un austrumrajonos ik pa laikam sniks, vietām stipri, piekrasts rajonos iespējams slapjš sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni, gaisa temperatūra no -1 līdz -3 grādiem. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, tomēr vietām īslaicīgi sniks. Gaisa temperatūra no -2 līdz -4 grādiem, piekrasts rajonos siltāks, tur 0 grādi. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 6 metri sekundē.